Ja tu esi saskārusies ar problēmām sejas ādā, tad tavs uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību instrumentu otu un roku tīrībai, kā arī virsmas tīrībai, uz kuras tu izspied tonālo krēmu. Tonālo noteikti nevajag spiest virsū uz rokas, jo viņa uzdevums ir pielikt zonai, kurā tu viņu liec. Viņš jau līp un fiksējās. Attiecīgi tas, ko tu ņem no virsmas, tā jau ir mainīta produkta tonālā krēma struktūra. Viņš jau ir sācis pielikt tavai ādai. Ja, un tu pusi nevarēsi noņemt nost, kā arī process jau ir sācies, un tas, ko tu liec pa virsu, tā būs tikai kopjošā daļiņa bez fiksējošās kārtas, kura jau līp klāt. Atceries, neliec tonālam krēmam ilgi atrasties uz tavas ādas. Viņš būs uz rokas, ir tīpaši, ja tu liec, neļauj tonālajam krēmam ilgi atrasties uz tavas rokas, un nevajadzētu vispār viņu izspiest uz rokas, pirms tu liec uz sejas, ja, jo viņš jau ir nofiksējies, viņš jau maina savu struktūru, attiecīgi tā kārtiņa, kuru tu paņem no virsmas ar tavu otiņu vai sponžu vai ar pirkstiem, viņa vienmēr zaudēs daļu noturības, daļu efektivitātes, jo tas efektīvākais ir tas, kas pirmais jau līp klāt un fiksējās uz tavas ādas, un attiecīgi viņš paliek uz tavas rokas. Bet mēs, piemēram, izmantojam šādas te lietas, paletītes, tas varbūt šķīvītas, tasīta pilnīgi bez starpības, kas tas ir, taču viņš ir noteikti jānotīra, jānodezinficē un jānoslaka saules. Piemēram, es darbā izmantoju šādas te salvetes. Viņas ir īstenībā, es teiktu, ka diezgan lētas, un šo salveti es ar viņu tīru ne tikai paletes, bet arī galdu, darba virsmu, protams, ne otas. Un smuki nodezinficējam, notīram paletes. Mājās sev īstenībā tam var izmantot parastās spirta salvetītes, kuras tu vari nopirkt aptiekā, tad mazies salvetītes, ko parasti mums lieto pirms vakcinācijām, pirms asins nodošanas, ja tev to konkrēto mazo ādas laukumiņu nodezinficē un tad dara tārējo. Var ar šām mazajām dezinfekcijas salvetītēm notīrīt šīs virsmas, uz kuras tu liec savu tonālo krēmu, bet tas vēl nav viss. Ir tikai divas sotas, kuras obligāti vajadzētu mazgāt pēc katras lietošanas. Un tā ir konsīlera ota manā gadījumā un tonālā krēma ota. Šīs ir divas, kuras noteikti jāmazgā pēc katras reizes, kā tu viņus izmanto. Mazgāšanai ko var izmantot? Var izmantot profesionāls dezinfekcijas līdzekļus, ir tīpaši tajā periodā, kamēr tev ir izsitumi pumpas. Ja tev kairina šis dezinfekcijas līdzeklis, kad tu esi nodezinficējusi, notīrījusi, tu vari viņu pārmazgāt ar šampūnu, pārmazgāt ar bērnu ziepēm, bērnu gēliņiem kaut kādiem, bet, ja tu negribi dezinficēt, tu vari vienkārši mazgāt viņu pēc katras lietošanas, piemēram, ar jebkuru sejas mazgāšanas gēliņu, putiņām, vislētāko, ko tu vari nopirkt drogā sejas mazgāšanai, to tu droši vari arī izmantot.